Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam Ukraiņu bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments. Hi, I'm Ljubica Nikolic. I work at the U.S. Embassy. I particularly work on human rights, and I'm happy to be here today. My hope is that they're able to gain some support in integrating into Latvian society here, and that they're able to, despite all the terror and everything that's going on in Ukraine, that they're able to find a day or an hour to smile about something. And I hope, and the work that you guys do is doing that. And I've seen it myself at your summer camp, so happy to provide support in any way we can. I think we have a great working relationship, and I think the project is very successful. I think it's exceeding expectations. I really enjoyed my trips here and my trips to Liepāja, getting to know the staff that works here and getting to know the Ukrainian refugees that get to benefit from this project. I would say the Women's Support Group, I've heard really amazing things about that, and I think psychological and emotional support are really important. I also think that the summer camp is a great opportunity to kind of distract people from all the things that are going on and just have a few days of spending time in outdoors and connecting with people. So I think the balance that this project has between those two very big components is very important. We'll see how this project goes. And like I said, I think it's going really well, and we hope to continue the collaboration, and we're happy to support you guys and the work that you do because it's extremely important. Labdien, es esmu Gunta Vīks un esmu projekta Cilvēks paliek cilvēks projektu vadītāja. Mani, kā vadītāja pienākumi, ir uzraudzīt, kā projekts tiek īstenots, vai tas tiek īstenots atbilstoši plānotajam, vai tā aktivitātes un finansējums ir atbilstoši plānotajam, vai ir nepieciešamas kādas izmaiņas projektā, jo projekts tika gatavots 23. gada sākumā, un tagad jau ir 24. gada beigas, un arī situācija mainās. Un skatāmies, kā mums iet ar projektu īstenošanu šeit Rīgā un Liepājā, kā arī ar komunicē ar atbildīgām iestādēm par šī projekta īstenošanu. Kā piemēram, ja mums ir nepieciešami kādi projekta grozījumi, tad tos es saskaņoju ar ASV vēstniecību, kas mums ir granta devējs šajā gadījumā. Vispilgtākās noteikti varētu būt šīs divas nometnes, kas jau bijušas 23. un 24. gada vasarās. Nometnes ar šo dažādību, jo nometnēs piedalījās gan ukraiņu ģimenes ar bērniem, gan latviešu ģimenes ar bērniem. Šie piepildītās dienas ar dažādām interesantām aktivitātēm, kā piemēram saulēkta sagaidīšana purvā vai laivu brauciens agrā rītā, vai zivju ķeršana, vai ekskursija pa Dienvidkurzemes novadu, vai putu ballīte mazajiem. Man liekas, tās tādas, foršas lietas, kas ir noteikti arī bērniem palikušas atmiņā. Varbūt paliks uz kādu ilgāku laiku. Un, manuprāt, ļoti nozīmīgi ir arī šie sagatavotie dažādie mācību materiāli, piemēram, kā runāt ar bērniem par karu. Un šo materiālu mēs jau sagatavojām iepriekšējā mācību gada sākumā. Tad tagad, piemēram, vēl pagājušajā nedēļā man bija saruna ar vienu no Jelgavas skolām, kur interesējās par šo materiālu taisni, kā runāt ar bērniem par karu. Jo, diemžēl, jāsaka, ka karš nebeidzās, un šis vārds mums vēl joprojām ir. Katru dienu mums skan apkārt arī šis materiāls par cilvēku tirdzniecību. Man liekas, ļoti forša aktivitāte bija arī skolas somu dalīšana 1. septembrī mazajiem pirmklasniekiem, otrklasniekiem, kas ir arī tāds reāls, ļoti taustāms projekta rezultāts. Man liekas, ka jebkuram iebraucējam, kas iebrauc uz dzīvi jaunā valstī, ļoti svarīga ir informācija, jo informācijas bagātība dod tev pārliecību par to, ko darīt jaunā mītnes valstī. Šajās projekta aktivitātēs ir iespējams arī veicināt vai veidot jaunas draudzības un sociālos kontaktus, jo nereti tagad uz sociālo kontaktu pamatu cilvēks var izveidot šeit arī kādu savu karjeru vai darba dzīvi.
Un tas ir ļoti nozīmīgs projekta ietekme. Un kā piemēram viena šeit projekta aktivitātēm sieviešu atbalsta grupas, mēs varam runāt, ja mēs esam spējīgi šajās grupās sievieti no tāda cilvēka, kas iet pa ielu ar zemu nolaistu galvu un iegrimuši savās domās par cilvēku, kas pēc pāris nodarbībām iet ar paceltu galvu, un līdz ar to arī viņas skats uz dzīvi ir pavisam savādāks. Tas ir ļoti liels ieguvums. Un, kā es teicu, ja arī izveidojas kaut vai viena draudzība starp latviešiem un ukraiņiem, arī tas jau būs projekta fantastisks rezultāts. Uz šo brīdi ir lielākais aktivitāšu skaits jau ir īstenots. Pašlaik turpinās atbalsta grupu darbs gan Rīgā, gan Liepājā. Pavasarī ir plānotas atkal 4 dienu apmācības dažādu iestāžu un organizāciju speciālistiem. Un šīs programmas nosaukums Iekāp bēgļu kurpēs. Un pavasarī ir plānots liels sadraudzības pasākums, kad ukraiņi un latvieši no Liepājas brauks šeit uz Rīgu un būs kopīgs 1 dienas ekskursija pa Rīgu. Un tad jau pamazām projekts nākošā gada vasaras sākumā būs jau īstenots. Mani sauc Eva Ščendere, strādāju projektā Cilvēks paliek cilvēks par projektu koordinātoru Rīgā. Manos pienākumos ietilpst galvenokārt visu aktivitāšu, kas notiek šajā projektā, koordinēšana. Vienvārds sakot, vienkāršāk sakot, cilvēku piesaiste, lai realizētos aktivitāte. Ukraiņi galvenokārt no šī projekta iegūst atbalstu un draudzību. Jo šeit nav tikai konkrēti kāda cilvēka grupa izcelta, bet būtībā mūs interesē ģimenes. Būtībā jebkurš darbs, kas ir šajā projektā, ir nozīmīgs, jo jebkuram, kurš ir iebraucis no Ukrainas, ir vajadzīgs atbalsts un palīdzība. Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam ukraiņu bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments.